Pavisam nesen notika Nacionālās invalīdu padomes sēde. Apērons video vēlējās noskaidrot, kas tad īsti šodien notiek invaliditātes jomā un kādi jautājumi ir Nacionālās invalīdu padomes dienas kārtībā. Šī ir viena no galvenajām atziņām, kādu mums izdevās dzirdēt par šī brīža situāciju. Un tad uz nekādiem uzlabojumiem mēs cerēt nevaram. Mums jācer šobrīd, kad nekas netiks ņemts nost. Tieši tā būtu tā lielākā cerība šobrīd. Ja, protams, ar domu tik līdz šī krīze beigsies un būs pieejama vairāk budžeta līdzekļu, tad jau varēs kaut ko domāt atkal uz priekšu, kā papildināt, atjaunot, uzlabot pakalpojumus. Viss, par ko šodien tiek runāts, ir naudas trūkums un budžeta samazinājumi. Nekādas konkrētas priekšlikumus nedzirdējām, taču skaidrs ir viens – samazinājumi būs. Visnotaļ arī tie griezieni šobrīd, kas ir sociālā budžetā, attieksies vienlīdzīgi praktiski uz visiem. Tad arī cilvēkiem invaliditāte varētu tikt samazināt gan pabalsti, gan vispārējais. Par pabalstiem invalīdiem neesmu redzējis šobrīd likumprojektu grozījumos, tā kā es pieļauju, ka vēl nē. Runājot par to pašu darba tirgu, cilvēks ar invaliditāti ir vērtīgs darba tirgū, ja, tiklīdz ir šīs uzņēmēja darbības aktivitātes, un, kā zināms, līdz krīzes laikam mums tā situācija bija tāda, ka pēc būtības jau trūka darba rokas vispār tautsaimniecībā, uzņēmēja darbībā. Un šajā gadījumā tik tiešām ir ļoti vērtīgi, ka cilvēks ar invaliditāti mācās, apgūst dažādas prasmes, un līdz ar to viņš kļūst konkurēt spējīgs. Ja? Protams, ja, arī neskatoties līdz ar to uz krīzes situāciju, cilvēkiem ir jāmācās, jāpapildina savas zināšanas, jo tā krīze jau beigsies. Vēl kāds no jautājumiem, par ko tika runāts padomes sēdē, bija tehnisko palīglīdzekļu centra funkciju nodošana Nacionālajam rehabilitācijas centram Vaivari. Visam pamatā ir centieni uzlabot tehniskā palīglīdzekļu centra efektivitāti un sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Pagaidām gan nav konkrēta vīzija, kā tieši tas tiks panākts. Tas īstenībā jāskatās kontekstā ar tiem iespējamiem budžeta līdzekļiem. Protams, es esmu runājis arī ar Vētras kungu, un viņš solīja, ka sāksim ar to, ka viņi ir kapitāla sabiedrība, nevis aģentūra, kāds bija līdz šim, un viņai ir nedaudz brīvāks rokas tādā ziņā, ka viņi varētu pielāgot labāk šos palīdzību līdzekļus, bet konkrēti esam šobrīd neatbildējuši, jo tādā gadījumā rūpīgi jāizpēt tiešām tās budžeta iespējas un arī tas, kā Vaivariem šobrīd tiešām jāatzīst, diemžēl, ka nav tā vīzija tik ļoti skaidra vēl. Šobrīd viss liecina par to, ka tehnisko palīglīdzekļu jomā finansējums tiks samazināts. Tātad, nododot palīglīdzekļus Vaivariem, pakalpojumu kvalitāte nevarēs tikt uzlabot, jo, kā atzina Staķkungs, viss ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. Mūsu galvenā atziņa pēc šīs sēdes ir tāda, ka joprojām ir daudz neskaidru un nesakārtot jautājumu, kas prasa vairāk ierēģiņu darba nekā finansējumu. Tāls Bērziņš, Sergejs Medvedevs, Apērons video.